Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Šodien brīnišķīga piektdienas diena, brīnišķīgs laiks kopā ar Svēto garu. Un esmu pateicīgs, ka Svētais gars mājo mūsos, ka viņš ir mūsos, ka viņš ir ap mums, ka viņš ir pār mums un ka mūsos plūst viņa dzīvās ūdens traumas. Vakar bija brīnišķīgas lūkšanas, mēs kopā sanācām brāļi un māsas no New Hope draudzes, tad jauna cerība, draudz jauna cerība, bet viņa mainīja savu nosaukumu un būs piedzīvojuma draudze, Journey Church, tad piedzīvojuma draudze, un mēs dzīvojam viņa gaismā, un mēs katru dienu viņu piedzīvojam, un vakar tiešām ļoti stipri piedzīvojam viņa klātbūtni, viņa tuvumu. Un šeit mācītājs, viņš iet pa ielām, viņš sludina evaņģēliju, un viņš glāb cilvēkus, un viņš saka, ka es esmu šajā laivā, un es gribu vēl šajā laivā, kad ir cilvēki, kuri ir glābti, kuri ir dziedāti, kuri iepazīst Jēzu, un kuri patiesi ir laimīgi kopā ar Jēzu Kristu. Un mēs vakar piedzīvojam brīnišķīgu Dievu klātbūtni, brīnišķīgu Dievu tuvumu, un es arī gribu nedaudz pamainīt šos video, Es vienkārši nopirku tādu kameru, ko es varu piestiprināt pie riteņa, pie velospēda, un vienkārši es gribu parādīt jums šo Skotijas dabu, un šajā riteņa braucienā, šajā velosipēda braucienā, vienkārši es gribu dalīties ar tām domām, ar tām atziņām, ko Dievs ielicis manā sirdī, un lai katrs video ir īpaši jums katram, un, protams, manā sirdī arī ir doma par šīm liecībām, un es lūdzu par to, lai Dievs man pašķir, ka ir kāds cilvēks, kurš ir gatavs liecināt par to, ko Jēzus Kristus ir darījis viņu dzīvē, un es ticu, ka katrā no mums ir kāda liecība, ko Jēzus ir izdarījis un izmainījis. Viņš izmainījis manu dzīvi, viņš izmainījis jūsu dzīves, un es ticu, Dievs vada manu dzīvi, un es lūdzu katru dienu, lai viņa vadība un lai viņa svētība ir manā dzīvē. Halleluja! Un es vēlos izlasīt no Jāņa evaņģēlijas, tad Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa no 9. panta līdz 19. Un tad liels pulks ļaužu dabūjuši zināt, ka viņš ir tur, atnāca nevien Jēzus dēļ, bet lai Lācaru redzētu, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Aleluja! Bet augstie priesteri nolēma nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudz jūdi nogāja un ticēja Jēzum. Un otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nākuši uz svētkiem, dabūja zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, ņēma palmu zarus, izgāja viņām pretī kliegdami. Oziāna, slavēts, kas nāk Dievu tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, nebīsties Ciānas meita. Redzi, tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. Un to viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, un ka viņi tāpēc to bija viņam darījuši. Šādu liecību nodēva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, ka viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretīm, ka viņa bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizēji runāja savā starpā, jūs redziet, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Slavu Dievam! Tad liels ļaužu pulks atnāca pie Jēzus, un ne tikai Jēzus dēļ, bet lai Lācaru redzētu, ka viņš bija šo zīmi darījis, tad Lācaru uzmodinājis no miroņiem. Un farizēji bija nolēmuši nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudz sāka ticēt Jēzum Kristum. Un tad, kad pirms svētkiem Jēzus dodās uz Jeruzalemi, tad liels, mācekļu pulks, iznāk Jēzum pretī un palmu zariem rokās, un viņi kliedz, stiprā balsī, viņi kliedz Oziānas slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un to viņi darīja
viņi darīja, viņi piepildīja pravietojumu, ja, jo vecajā derībā bija rakstīts Cijānas meita, ja nebīsties Cijānas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk, sēdēdams uz ēzeļa kumeļa, tad Jēzus iejāja ar ēzelīti Jeruzalemē, un viss ļaužu pulks, tad viņa mācekļi, tie, kas viņam ticēja, slavēja un godināja viņu. Un vēlāk, tad, kad Jēzus tika apskaidrots, kad Jēzus tika apskaidrots, arī viņa mācekļi tika apskaidrot līdz ar viņu, un viņi saprat, ka to viņi bija darījuši Jēzus dēļ, un daudzi sāka ticēt. Un es ticu arī šodien, ka tu tici Jēzum, un kad viņš ir tavas dzīves kungs, un ka viņš var izglābt tevi no katra grēka, no šīs tumsas, no šīs pasaules, un ievest patiesajā gaismā, ievest patiesajā mīlestībā. Un farizēji teica, redzi, jūs neko nespējat darīt, redzi, visa pasaule seko Jēzum Kristum. Amen. Un lielāks ir tas, kas tevī, nekā tas, kas ir pasaulē. Un Dievs tev nav devis bailības garu, bet mīlestības, savaldības un spēka garu. Aleluja! Un tu piepildīsi viņa prieku, un tu piepildīsi viņa mīlestību, viņa žēlstību, jo viņš ir liels un varens, viņš ir liels un spēcīgs, un mēs esam viņa mācekļi. Un tas nenotiek tikai 2000 gadus atpakaļ, tas notiek mūsu dzīvēs katru dienu, un mēs vienkārši slavējam un kliedzam un sakam, Oziāna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, kad viņš mūs vada svētī, un mēs esam patiesi laimīgi Kristus tūmā, Kristus klātbūtnē. Un es lūdziet par mani, esmu pateicīgs par katru, kas lūdz par mani. Un lai tiešām Dievs pašķir ceļu, lai Dievs svētī manu kalpošanu, lai tiešām es varu uzfilmēt, lai es varu uzfilmēt šīs liecības, jo praktiski man 3 kameras, un vienkārši ir vajadzīgs cilvēks, un cilvēks, kurš ir gatavs liecināt, man vēl nav tā pašķīries ceļš, bet es arī gribu kalpot ar šīm liecībām, un es vēlos, lai viņa gaisma izplatās, un es ticu, ka Dievs vadīs, svētīs, un kad es varēšu katru dienu dalīties ar tām atziņām, ko Dievs ieliek manā sirdī, ka viņš vada, un ka es varu dzīvot viņa gaismā, un ka tu vari dzīvot viņa gaismā, un varbūt patiesi priecīgs kopā ar Jēzu. Es esmu bagātīgs, svētīgs šajā piekdienas dienā Jēzus Kristus vārdā. Amen.